Tātad, ir ķiparīts, nē, ir 12:48, tas pulkstenis tikai bija nepējas, tad ir 50. Īsti sakot, šodien, bļaģi, es pamodos ar tādu fucking nogurumu, es izdaru tavu, jo vēlas izdaru monstru, aizgājuši džimu, bet es izdarīju varbūt pusi, no ko man vajadzēja izdarīt, es vienkārši nejūtos labi, es atzīšu, es vienkārši nejūtos labi. Tā kā sajūta, ka man tā kā tāds spiediens galvā bija, kas bija briesmīgs. Atnāk atpakaļ aizēju dušā, un tad es fucking, bļaļ, dirsos apkārt labu laiku, un tagad beidzot kādu stundu atpakaļ es piesēdu sāku strādāt. Šodien ir tik daudz menedžēšanas lietas jādara, šodien neko nemontēšu, vairāk invoice, vairāk jārunā, vairāk visādas plānošanas un tam līdzīgi. Es nogriezīšu mūziku piku klusāk. Man bija gara saruna ar Matīsu vakardien par invoiciem, un ka es viņam visticamākais, vismaz uz tā mēģināšu runāt ar grāmatvedi, cik tas optimāli ir, bet kroči es viņam nemaksāšu katrā nodot. Man vienkārši vajag norakstīt to kā izmaksas, tāpēc, ka man vienkārši nav izdevīgi to darīt cashā. Tas man vienkārši sarežģīja pilnīgi visu. Viņam vienkārši ir alerģija no fucking digitālas naudas, man liekas, un jā, man jau zaibāli ir, es vēl teikšu, ka man ir zaibāli. Tā kā es vienkārši darīšu lietas, tā kā manam uzņēmumam to vajag darīt, un, pamatā, jā. Ko vēl? Šodien es runāšu ar Kamilo par tās plānošanas lietām, un es arī viņiem tā teikšu, beidzot par manu kontraktu, update un manu offeru. Ja viņš nepiekritīs, tad es aktīvāk meklēšu citu pozīciju. Un man liekas, viņš to zina, tā kā man ir aizdomas, ka viņš ikā varētu piekrist, īpaši šodien man ir strateģiski tā, ka es pierādīšu visu, ko es esmu spējīgs izdarīt, ja es esmu full time un man ir pilnīgi šā laika, un tas, ko es gribu no viņa, ir pilndarba pozīcija, kur ir minimums ir 4000 mēnesī, ja gribu, lai es esmu full time. Tāds, ka es izrēķināju, man savādāk nav izdevīgi. Es pateikšu godīgi, man vienkārši nav izdevīgi ņemt savādāk pozīciju. Tāpēc, ka jā, es reāli izrēķināju, kas man liekas Viku ir absurdi tagad domājot, tāpēc, ka sen es būtu domājis, ka 3000 mēnesī kopā vienalga, ja strādāju ļoti daudz, būtu ļoti brīnišķīgi, kas ir ok, bet tagad šitas ir par pilndarbu pozīciju kā menedžers un lead of editing aģentūrā, lai nebūtu viņam par to jāuzstāc. Es esmu ar mieru to darīt un iemācīties, bet man vajag, lai viņš piekrītam. Ja viņš nepiekrīt, tad es palikšu joprojām part-time kā head of editing. Un es aktīvi vienkārši meklēšu pozīciju citā aģentūrā. Tāds, ka man ir kontakti un es ar postoju rezultātus un man Discordā daudz raksta, ir kaut kāda uzmanība pievērsta tam, tā kā man liekas, es varētu dabūt labāku pozīciju, pat varbūt vairāk nekā 4000. Bet es vienkārši pagaidām gribu palikt vēl Biku aģentūrā, tas, kas ir daudz ko iemācīties, joprojām vismaz no menedžēšanas puses, un ir tas, ka es jau tur esmu labu laiku, cilvēki man pazīst, un man nevajag baigi uztraukties par to, kas esmu jaunā vidē. Tā kā jā, tas ir, ko šodien notiks, un vēl citas menedžēšanas lietas, daudz sapulces, daudz zvani, daudz plānošana un tā, bet ir viena lieta, ko es nezinu, vai es esmu kaut ko rādījis vai nē, bet es esmu sasniedzis pāri 50,000 nopelnīts. Te ir tāds riktīgs kritums, tāds, ka man daudzi invoice, tā visu laiku noteikti ir šitādi kritumi, bet tas ir vienkārši ap invoicing laiku. Un vismaz starp Stripe labākais man bija 6, 5, bet man ir vēl caur kontu, man arī bija skaidrā naudā no viena cita projekta. Tā kā, šitas nav 100% reliable. Bet, koroči šeit te būs, viņš uzliks atpakaļ kaut kur šeit aptuveni pēc invoice, kad viņi tiks samaksāti. Tā kā, jā. Tas ir jauki, un tas arī nav ieskaitot to, ka, ja es dabūju beigās to dealu ar 4000, es oriģināli viņiem pateicu 4500, un tad es norunāšu viņu uz 4000, kas ir reāli tas, ko es gribētu. Tad pateikšu godīgi, lai es esmu full time, zem 4000 man vienkārši nav izdevīgi. Man tas vienkārši nav. Es labāk tad pat montētu video vai ko. Tāpēc, ka tas vienkārši nav to vērts, un plus arī tur backendā ir problēmas ar kā Kamilo rano lietas, un tur ir fucking gara epopeja par to. Bet pamatā tas ir status par šito.
Es arī Stefanam invoice aizsūtīju šodien, kas tur bija 2,3 kaut kas tūkstoši video, kas bija, vairāk nekā standarti kaut 1100. Tā kā 200 par to, plus man ir vēl 300 man vispār jāuzraksta ir viņam beigās, kā gāja ar to, tāpēc, ka man ir tas templates priekš Dāvja pa 300, par kur es neesmu beigi dzirdējis. Es viņam tikko uzrakstīju, lai es neaizmirstu, bet jā, un man ir vēl voice message no grāmatvedis, kas joprojām neesmu kaut kādu nedēļu jau apskatījis. Tā kā tas ir aptuveni, kas ir, bet reāli šodien būs pamatā vienkārši sapulces daudz, kas man ļoti nogurdina, bet reizē tas ir labi, ka man nevajag būt tik, kā lai saka, lock-in, fokusētam, kad es montēju, tāpēc, ka montēšana man ir palikusi ļoti grūti. Es esmu tik izdeicis, ka man tas prasa bezgalīgi ilgi. Pēc šitā video, kad es pabeigšu filmēt, man ir jāuztaisa applications priekš VP plusā, kur es ielikšu to, ka es meklēju montētāju priekš klienta, visticamākais gadu plus. Un es ielikšu pagaidām, ka €1000 mēnesī, $1000 mēnesī, un tad es domāju, ka jau inkrīsot uz 1200, un tad vēlāk, ja viņi ir ļoti labi, tad 1500, kas ir regulārs incomes no visiem video, kas ir, plus mīnus 20 video mēnesī, kas ir plānoti. Tā kā jā, tas būs offers, ko es ielikšu, un tad es sarunāšu details montētāju, bet man vajag sākumā atrast cilvēkus, kas ir gatavi to darīt un kuriem ir tiešām laba kvalitāte. Es izvēlēšos tikai labāko un es viņus vienkārši testēšu. Tā kā, jā, tas apmēram ar visu, bet es viņus testēšu ar sākumā ar vizuāliem, un pēc tam es domāšu viņiem dot varbūt rāvkatu. Un tas, protams, viņiem būs ekstra, vai man ir labāk sākt vienkārši no sākuma, kur tas ir man liekas labāk es darīšu tādu, ka tā ir ilgtermiņa opcija. Jā, Matīsam nepatiktu vairāk, bet man ir, es daru uzņēmēju lietas, un es jau esmu veselu gadu ar viņu strādājis kopā, un jā, man ir jāsāk domāt ilgtermiņa opcijas. Tā kā jā, vienalga, cik tas nepatīkami ir, es paņemšu to advice, ko man pateica, vajag izdarīt no citu cilvēku, kurš ir ļoti līdzīgā situācijā ar mani, un diemžēl tas ir tas, kas man ir jāizdara beigās, tāpēc, ka es upurēju 3 gadus ar savu fucking dzīvi pie šitā uzņēmumu, es darīšu visu, lai viņš strādā. Tā kā, jā, tas arī viss pagaidām.